bija arī viens no tādiem intriģējošākajiem pasākumiem vismaz sezonas sākumā komandu kopvērtējuma sacensības, kuras nu pat arī līdz ar Superkausa seriālu beigām ir noslēgušās. Kāds ir šis komandu kopvērtējums un vai tas ir tāds, kā prognozēts sezonas sākumā vai ir kādi pārsteigumi? Es īsti ar prognozēm nenodarbojos, jo visas komandas man ir vienlīdzi mīļas. Bet tu sekoji līdz sākumā, kā tur pārējās, kā ņēmās, ko teica? Es sekoju līdzi arī tagad un ir redzams, es teikšu tā, ka komandu rezultāts uz doto brīdi varētu būt proporcionāls menedžera ieguldītam darbam un, teiksim, cik menedžers nopietni par to attiecās un cik tas viņam ir svarīgi. Un šogad mums otro gadu ir vinnējuši Elkšana komanda, kur ir vinnējusi 4 posmus no 5. Otrie ir Moduls, trešie ir Rodeo, kur man ļoti patīk, kā Arvis Sanders strādā. Viņam ir, teiksim tā, pa visām mīlēm laužās ārā taktika, kad viņš nemēģina rādīt muskuļus, kurā katrā brīdī, kad vien tas ir iespējams, bet viņš parāda īsi, bet precīzi, tad kad tas ir vajadzīgs un atkarot to savu iedomāto vietu. Un 4. ir Pūra FFF, Herbalife. Milzīgs kritums salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Jā, bet Laurim, es domāju, ka gan Modulu, gan FFF pēdējā posmā iegās tieši Laura izstāšanās un Dāvilīga trauma, jo Moduls vispār palika 5, kas ir vislaiku bijuši top 3. Tā kā tur ir atkal menedžeriem viela pārdomām pie komandas komplektācijas, pie kam FFF-am bija ārā uz vienu posmu Zitsmanis netika, sākumā bija Štendenbergs ārā. Tā kā tur, bet tā komanda cīņa, viņi ir pietiekuši interesanti, un es domāju, ka tagad arī tie kritēriji, kā viņi tiek vērtēti, mēs esam ieviesuši leģionāru kvotu, kas teiksim, liek meklēt iekšējos resursus, iekšējos rezervus tepat no Latvijas. No malas vērot ir ļoti interesanti, kā komanda menedžeri strādā, kā viņi gatavojas, kā viņi nokomplektē, kā arī tās pašas komandas izskatās. Man te nesen rakos pa YouTube un atradu 2009. Gada sacensības, un tad es domāju, tas vispār bija Superkausa, briesmīgi. Kas tur bija? Briesmīgi skati bija, žogi nav, lentes gar cilvēku kājām, kaut kas krīt, bišķiņ tur iekrīt skatītājos, pieceļos, skatītāji aizbrauc. Līdz ar to mums jāsaprot, ka komandas aug, komanda menedžera aug, tiek investēts lielāks naudas, līdz ar to lielāka atbildība, un mēs kā organizatori mēs nevaram, teiksim tā, neaugt viņiem līdzi, lai mēs esam vienos svaru kausos liekam. Un ja kādreiz tāda palīdzība no malas, ka tu forši, es taču čomi, tad ir forši, tad tagad jau palīdzība no malas, jādod izpārdā. Izšķirās čempionu liktenis, jā, tā kā tā noteikumu tur jābūt ļoti precīzam. Jāzina noteikums ne tikai sportistiem, bet arī skatītājiem. Nedrīkst jau mīluli nest ārā no grāvja. Te es domāju, ka tas vairāk, tas ir komanda menedžera darbs, tas ir jāpasaka sportistiem, ka ja tu redz, ka kāds tev nāk palīdzēt, tad neļauj viņam to darīt, jo tev pēc tam var rezultātu. Kā tu skaties uz šo te leģionāru kvotu, par kuru pagājušajā gadā bija diskusija un lēmums tika ar komandu menedžeriem kopā pieņemts, kad tāpat kā jebkurā sporta veidā, vai tas ir KPL hokejā, vai tas ir LBL basketbolā leģionāru kvotu, tāpatās arī šogad ir šie te 2 pro leģionāri. Kā tu skaties? To leģionāru kvotu ir tā, ka idejiski, lai netiek paņemti kaut kādi spēcīgi ārzemnieki, kur mūsu paši puikas sēž mājās. Un tad tā leģionāra kvota darbojās, bet problēma mazliet ir tajā, ka nav jau vairs ko paņemt visi, kas ir no garažām, no šķūņiem, visi ir izvilkt ārā un visi brauc. Un es kā komanda, man ir budžets, es kā komanda gribu vinnēt, un ja pastāv, teiksim, tāda liela ierobežojuma, tad es nemaz to nevaru izdarīt, tāpēc, ka nav, vēl kas mums ir palikuši, varbūt Levan uzsēdināt uz motociklu, vēl Ļitvīnavs jālūdz, lai brauc, un principā viss pa lielam jau nav ko paņemt. Līdz ar to komandas, kas cīnās par teiksim, komandu vērtējumu, tā leģionāra kvota, es domāju, ka vajadzētu viņu palaist mazliet vaļīgāk, jo mūsu sportisti jau nepaliek mazāk nozīmīgi. Vienkārši mēs iedodam papildus tam sacensībām papildus intrigas. No kā iegūst arī skatītājs? No kā iegūst skatītājs. Savukārt skatoties no otras puses, kad tā leģionāra kvotai atkal būtu jāstrādā pretējā virzienā, kad ja komandai ir savāks liels budžets, lai nav tā, ka sezonas sākumā visi jau padodās, ka tiem ir daudz naudas, tiem ir tikai leģionāri un mums nav jēgas vispār cīnīties. Tā kā tur ir jāatrod tāds balanss, lai
ilgs dzīves un kādas dzīves un visas gadījums par to Somerpalu komandu, kas atnāk tos leģionārus savās vienā variņā, ka mūs iesitās saviem spēkiem pret tiem Igauniem, Vešiem, Saublīca. Kaut kā varbūt tā, tad var pirkt tālāk Zviedrus, Somus, var pirkt Krievus, var kādu. Mums bija jau pagājušajā gadā bija iestrādes tāds ar Igauņu Red Moto komandu, ka viņi tikai bija gatavi braukt, bet tad viņiem tur kaut kas nošķīda un arī ar Lietuvas komandu mums ir tā kā sarunas jau ir ievadīts, mēs gaidām, ka tas notiks, bet loģiski, lai viņi kā komanda atbraukt, tas viņiem kaut ko maksā. Kas viņiem kaut ko maksā. Un iegūt superkausu kā tādu komandu vērtējumā lietuviešiem, es nedomāju, ka tas viņiem ir tik mega aktuāli, vismaz pagaidām. Un tur jābūt tam burkānam pietiekoši nopietnam. Jā, es saprotu, ka vismaz, cik man paši lietuvieši ir teikuši, viņam līdzdalība Latvijas sacensībās, skatoties par burkānu saucamās, ir tā konkurence, ko viņš ir iegūst, un Lietuvā nav tāda konkurence. Tieši tā, es tieši Saldas posmā arī aprunājos ar Lietuvas kolēģiem, kur bija atveduši savus puikas uz sacensībām tieši 85 klasītāji, jo zinām, ka tur, ja nemaldos, katrā posmā apmēram 5 jaunieši plus mīnus tieši no Lietuvas, un viņi teica, mēs šeit braucam tikai tāpēc, ka ir brīžiem tā, ka mums ir jākapā par to, lai tiktu tā desmitniekā, un te ir tā konkurence, un tāpēc mēs braucam. Šogad bija problēma, ka mums sakrita, ja nemaldos, pat 3 posmi ar Igaunijas čempionātu, un pēdējais posms Salda mums sakrita gan ar Igaunijas čempionātu, gan ar Lietuvas čempionātu. Tā mēs uz nākošo gadu mēģināsim to kalendāru kaut kā sastumt, sabalansēt tā, lai viņiem nav, un tad es domāju, ka viņi būs vairāk. Bet vai nav tā, ka tieši pieskāries par to veiksmīgo selekciju, ir tā, ka modulam ir cik klasē? 4-5 sportisti. Viņam 4-5, bet un līdz ar to ne jauniešu klasē, ne junioru klasē, ne kvadru klasē viņam nav interesi, jo tā sacensību formula, jeb šis te vērtēšanas skala ir tāda, ka šie pro sportisti visvairāk nes to punktu īpatsvaru, un viņi, protams, saprot to. Vai tas nav tā, ka mēs dodam varbūt tādu signālu, ka arī tā var vinnēt bez šīm te, jau pieminētajām klasēm? Un tā tendence, kā tu redzi, tā gadu gaitā nebūs tā, kad aiziesim prom varbūt no tiem bērniem jauniešiem? Neaiziesim, ja mēs skatāmies tagad kaut vai bērnu vērtējumu, tad Rodeo palika 2. vietā, un viņiem 3. ieskaiti deva Hardi Rosivaks, kurš jaunietis. Un, ja mēs paskatāmies rezultātus, katrā komandā, katrā posmā ir rezultāti devuši nepro klases braucēji. Ja mēs paskatāmies VV Moto, kuri palika 4. Viņiem ir tikai valsts, pārējie ir jaunieši. Tā kā tas nav, tas spēks samērs ir izlīdzinājis. Kur nākotnē problēma varētu rasties, kad tagad jau ir tuvu tam, ka tai pro klasē, kaut vai, ja mēs ņemam Saldas posmu, pro klasē tik tai 15-niekā, jābūt, tur ir pietiekoši jaudīgam, bet par 15. vietu tu saņem tikpat daudz punktus, cik tu saņemt jauniešos par 7. vietu. Un līdz ar to, ja mēs skatāmies, vai tie ir vienos svara kausos liekam sportisti, droši vien, ka nē. Un tad, lai nesāktu tur, manipulācijas, kad es nebraukšu pro, es braukšu jauniešos, jo tur es būšu pirmais un tur es iedošu vairāk komandai punktus. Es pieļauju, ka tur ir vai jālaiž uz leju punkti jaunieši, pārējām amatieru klasēm, vai jāceļ kaut kā pro, lai mums nepazūd tas balans, jo vairāk mums nāks klāt pro, tad tā cīņa paliks ar vienu grūtāk, un tad, kāpēc man braukt tur, kur ir grūtāk, ja es varu vieglāk dabūt jauniešu vai senioru vai junioru klasē. Bet vai tas ir koriģējums tāprāt ar punktiem, vai arī tajā brīdī, kad šis jaunietis ir sasniedzis noteiktu pilotāžu, tā var teikt, viņam ir jau jāpāriet pro klasē? Bet tam jānāk, tur ir jābūt pašam jaunietim, jābūt motivētam, jo mums ir lieliski piemēri, mums ir Filipsons, mums ir Gaušs, mums ir Štendenbergs. Un Jānis Riteris sāka šogad, kad man tur pie tiem jauniešiem vairāk no ko darīt, es jūtos jau, ka es gribu kaut ko vairāk, bet es gribu pacīnīties ar Līva, Freibergu vai Justiem. Un ja tas viņam nāk organiski tā, ka viņš jau jūtās, viņš ir tam nobriedz, viņš jūtās gatavs, jo mums ir ļoti daudz piemēru, kur mēs redzam, kur ir ar vāru iemest sportisti, kad tu esi pirmais, tev uzreiz ar vāru jābūt tur, un tur nobrūk, jo viņš nav psiholoģiski. Jā, kaut vai. Eikmaņa piemērs, ka viņš nav psiholoģiski, viņš nejūtās tā kā zivs ūdenī, kam būtu jābūt motivācijai, kad, ja tu esi pro gončiks, loģiski, ka tev ir status jau cits,
līdzekļus piesaistīt vieglāk, un tam būtu jābūt kā papildus, tam būtu jānostrādā. Zinām, ka kopvērtējuma uzvarētājs rīko ballīti priekš visiem. Vai šogad zinām sezonas noslēguma balli, kad notiks? Balle, tagad balles konkrēts datums vēl nav, balle būs novembra sākumā. Tagad, pa cik vinnēja Elkšņi otro gadu, tad tie nav Elkšņi. Motosports Racing Elkšņi tīm, atvainojos, jā. Tad balle būs Rīgā, Ogrē kaut kur par starp Rīgu, Ikšķi vai Salaspils vai Saltāni. Rīgas kinoteātris atcerās, jā? Kinoteātris, tas kā variants vēl stāv un vēl tiek apspriests. Nesen parādījās intervija arī ar Dāvu Līvu, kur viņš saka, ka jāskatās kaut kur dziļāk ūdeņi varbūt. Un kā tu redzi šo tendenci arī daudz kārt ir runāts gan ar komandu vadītājiem, sportistiem, kad, ja mēs visi brauktu, piemēram, kāds bija saldo sastāvs, ja uz katru posmu būtu, es domāju, ka tas skatītājs vienkārši ne tikai uz saldu nāk, bet viņam, tieši tā, viņam nebūtu varianti, viņš nāk, viņš brauk kāds līdzi un sekot tam autokrosam vairāk. Ja mēs redzam, ka tā tendence, tam sportistam, es te kaut kas esmu, es uzreiz braukšu prom. Kā tu redzi šo te pro sportistu un tā krējuma noturēšanu, vākšanu kopā, pakošanu vēl, vai tas ir caur šo balvu fondu, vai tas ir kaut kādas vēl papildus motivācijas, droši vien jau, kas tas ir tas lielais burkans, kas to sportistu notur. Kā tu redzi šo te attīstības ceļu turpmāk? Es domāju, ka viennozīmīgi tas ir balvu fonds. Viņiem jābūt tai audziņai tik lielai, jo ja mēs redzam, skatāmies kaut kādā Amerikā, skatāmies kaut kādā to pašu Adaku, tad tie, kas brauc pa priekšu, ir tādi, kas brauc tikai to seriālu un viņi nebrauc nekur ārā, viņi brauc ārā tikai tad, ja nesakrīt ar viņu, galvenajām sacensībām. Un tas, ka tā tendence varbūt ir, ko es redzu, varbūt vairāk junioru klasēs, ka tā tendence ir tā, ka mazliet pārprast, es pieļauju, Pauls Jonas, te īsti nav ko darīt savu vecumu grupā, viņam jābrauc ārā, viņam jāprogresē, bet ja mums brauc ārā tāds sportisti, kas te cīnās pa pa 10. vietu un zemāk, un viņi jau tēmē kaut kādas Eiropas un pasaules, un, man liekas, ka jābūt tādai loģiskai izaugsmē, te man vairs nav ko darīt, es braucu nākošo čempionātu, tur man vairs nav ko darīt, tad es šobrīd redz kāds sportists tādu, kuram te vairs nav ko darīt un startēt, jau pārliecinoši, mēs varam prognozēt, ka, viņš kaut vai aizbraucot uz to pašu Adaku, zinām, ka viņš ir, gatavs tām cīņām, kas tur notiek, Tur jāskatās, kāda ir katram motivācija un kāda ir varbūt komandu vai sponsoru uzstādījumi. Ja kādai komandai sponsors saka, ka es gribu, lai tu brauc Adaku vai brauc ar Holandas čempionātu, un es tev par to maksāju, viss kārtībā. Tas vai jautājumā, vai te kādam ir kaut ko darīt, es domāju, ka diez vai te īsti būs ko darīt netiksim kādam. Ja viņš, brauc tikai Latvijas sacensībās, un tas pats droši vien attiecās uz Paulu Jonasu, kā viņš progresē un kā viņam, tas sportiskais rezultāts aug. Bet par pārējiem es domāju tā, ka mums jāsatais kalendārs tā, lai viņi var izbraukt ārā kaut kur pārbaudīties, un tad viss būs ok.